Ra ra Roma Roma ga ga ooh la la, what's your bad romance? Labdien! Esiet sveicināti sabiedrības biezpienas speciāla raidījumā. Šodien ir palikušas tieši 20 dienas līdz svētkiem. Svētki jau tuvojas. Un kāpēc šoreiz mēs esam šeit ar jums? Mēs jums pastāstīsim labās Un sliktās īpašības. par mūsu kandidātiem, 6 pusfinālistiem. Sāksim mēs ar mūsu patstāvīgo līderi Laini Kupču. Tātad, Laine Kupča. Mēs varam izpētīt labās lietas. Sāksim ar labajām. Un tātad, piemēram, par Laini, ko mēs varam pateikt labu? Viņa visos sabiedrības biezpien rīkotajos pasākumos ierodas atbilstoši tērpta un vienmēr viņas tēls ir līmenī. Tiešām vienmēr tas ir līmenī. Un viņa arī ir aktīvi runāt spējīga, un viņa noteikti spēs mūs priecēt ar brīnišķīgām runām. Kas ir ļoti svarīgi, jo uzvaras gadījumā mēs no jaunā sabiedrības biezpien lepnumu dzirdēsim runu. Jā, un turklāt viņa jau ir iepriekš apgalvojusi, viņa kļūs par šī gada sabiedrības biezpien lepnumu, viņa atjaunos LPU. Bet Protams, katram mākonītim ir arī slikta maliņa! slikta maliņa. Un pateicoties mūsu okarts mobilajam internetam, mēs varam noskaidrot, ko vēsta viņas profils draugiem LV. Pirmais, kas krīt acīs, ir alkohola daudzums viņas dzīvē. Jā, viņa vēsta mums tur ar šampīšiem, tur smaidiņi. Viņa ir 2 domu biedru grupās, kas sevī slēpj frančus, Dzertuves. un es neesmu pārliecināta, Kris Džon, ka mēs tiešām gribam redzēt kā jauno sabiedrības biezpien lepnumu šādu problemātisku cilvēku. Vai to var uzticēt? Vai tas? Vai mūsu šķīvis nonāks drošās rokās? Jā, mūsu šķīvis, kurš ir tas pats. Jā. Labi, varbūt tās tagad par Laimi, tas arī ir viss. Īsumā viss, jā. Bet ķersimies klāt pie mūsu nākošā kandidāta. Kas ir pašreizējais sabiedrības biezpien lepnums Kristīna Jansone. Un tātad, kas ir Kristīnas plusi? Kristīnas plusi ir tāds, ka viņa vienmēr lieliski izskatās. Bet viņa arī sagatavo lieliskas runas. Tomēr ir kāds ļoti kompromitējošs materiāls, ko es vēlētos jums parādīt. Tātad, lūdzu materiālu. Šajā bildē mēs skaidri varam saskatīt to, ka viņai ir romāns ar vienu no sabiedrības biezpien lepnumu vadītājiem. Es gan nenorādīšu tieši konkrēti, kurš tas ir, lai jums nebūtu aizdomas, bet tomēr ar kādu viņai šis romāns ir. Turklāt viņa, lai slēptos no vispārējas sabiedrības uzmanības, ar šo romānu bija devusies uz Krieviju. Vai tiešām viņa vārds ir romāns, to mēs nezinām. Jā. Un otrs tāds mīnusiņš Ir tas, ka Kristīna Jansone šogad ir ļoti maz apmeklējusi sabiedrības biezpien pasākums. Un turklāt, vai tauta vēlēsies redzēt vienu un to pašu cilvēku 2 gadus pēc kārtas kā sabiedrības biezpien lepnumu? Tas ir ļoti sarežģīts jautājums. To redzēs, vai Sauklis dubult uzvara nostrādās. Un noteikti, es domāju, ka viņai ir liels izredzes, ja viņai ir brīnišķīga reklāmas speciālista Vēra. Viņa ir parūpējusies par dažādām reklāmām, kuras jūs varat ar okartas internetu palīdzību apskatīt portālā draugiem.lv. Atgādināsim, ka arī Vēra pagājušajā gadā saņēma spēcbalvu kā aktīvākā fane. Bet nu mēs pārējām pie nākamā mūsu kandidāta. Tā ir Mairita Rosicka. Mairita Rosicka šogad ir debitante un jau ir iekļuvusi pusfinālā. Un tad paskatīsimies, ko labu dotu mums tieši Mairita. Mairita jau ir sev pierādījusi kultūras jomā, jo viņa ir izveidojusi improvizācijas teātri TIT.
Turklāt viņi vada arī improvizācijas teātru Siguldā Sit. Bet Mairita ir, protams, aktīva kultūras dzīvē un ir filmējusies gan filmā, gan arī raidījumā. Viņa sabiedrības biespienu lepnumu tēlu noteikti varētu spodrināt visos šajos publiskajos pasākumos, kur viņa piedalās. Bet. Ne jau bez mīnusiem mēs te iztiksim. Mairita diez vai būtu tas cilvēks, kurš sagatavotu daļrunīgas runas, spētu skaisti tā pasniegt sevi kā lepnumu tieši. Tieši tā. Un otrs, vai mēs esam redzējuši, ka Mairita mūs kaut kā īpaši pārsteidz, īpaši šokē, vai mēs esam no viņas ko tādu sagaidījuši? Nē. Tieši tā. Mairita nav līdz šim šokējusi sabiedrību ar savu unikalitāti. Un vai tas ir SBL cienīgi? Es jums ieteiktu par to padomāt. Pagaidiet, padomāsim. Paldies. Ra, ra, Roma, Roma,